Pēc organisma attīrīšanas pats pirmais, ko pamanīju nevis es, bet mani darba kolēģi, kad man ir pēkšņi pavairojas enerģija, ka es eju visu dienu un bez apstājas, kā iepriekš nebija. Nākamais, kas parādījās, man rozā vaigi, kas man nekad nav bijis savā dzīvē, cik es atceros, vienmēr es esmu bijis bālu un pelēka citu fonā. Pēc tam noskaidrojās asins analīzēs, kad man asins analīzēs uzlabojās visi dzelzs rādītāji, jo gadus 40 līdz tam man bija visu laiku pazemināts hemoglobīns, anēmija un līdz ar to saistītās problēmas visādas. Šobrīd es no tā esmu tikus vaļā. Tas ir viens pozitīvs rezultāts, kas man ir. Nākamais, kas man pašu priecē, sīkumiņš, bet katrai sievietē patīk, ka man nekrīt mati vairs. Uzlabojās ādas un nagu stāvoklis. Bija kāju nagiem sēnīte, kas jau radās, palika tāda ļoti izteikta. No tās es esmu atbrīvojusies. Kā liels bonus man pa koncepcijas laiku, pa šiem 90 dienām, tiešām ķermenis ir restartējies, un man ir -10 kilogrami. Wow. Un otrs tāds lielais, kas man bija visu laiku, jo man dzīve sastāvēja no nemitīgas kafijas dzeršanas no rīta līdz vakaram, tad šobrīd kafijas praktiski vairs nelietoju. Kafiju nelietoju, jo negribās vairāk? Neprasās vairs, jā. Tāpat arī saldumu plauktiem garām es eju mierīgi. Ja līdz tam es biju 100% saldumu mīlu, ka es nevarēju atteikties ne no vienas končas, ne no viena tortas gabaliņa kaut kur, ja ko piedāvāja kāds, vai ejot veiklam, man noteikti bija jāpaņem kāds saldumiņš, kad ir tagad mājās man saldumu praktiski nav vairs. Redz, ir tas stāsts, ka sakārtojot savu mikrobiomu, mazinot patogēno floru, kas varbūt bija tā sēnīte, tā problēma, kas varbūt pieprasīja visu to neveselīgo, samazinot šo floru vienkārši dabīgi, jau vairs negribās kafiju, saldumus un citas lietas vienkārši atrisinās pašas pa sevi. Jā. Paldies tev. Un atceros, tu stāstīji par savu kārpiņu arī. Jā, man uz laika bija tāda paliela pumpa, sieta, kā kārtveidīga, no kuras auga vienmēr bārda, kā es smējos. Tad koncepcijas laikā viņa principā izadus, man āda paliek luda tai vietā, maz vēl tāda atzīmīte ir palikusi, bet nav vairs cietās pumpas. Jā, tiem, kam ir kārps, arī noteikti ieteicams attīrīt. Tas pilnīgi noteikti saistīts arī ar mikrobiomu. Paldies tev, Antre. Paldies. Brīnišķīgi rezultāti. Un es ticu, ka turpmāk būs vēl labāk. Noteikti. Iesaku ikvienam šo pamēģināt, nenožēlosiet.